Es sveicināts gadu mijai tuvojoties arī šeit, Briselē. Cilvēki pārdomās par to, kāds ir bijis 24. gads. Arī es gribu ar jums padalīties par to, kāds tad man vismaz ir bijis nevis viss 24. gads, bet vismaz tā gada daļa, kuras es pavadījis ar jūsu sniegto atbalstu, ar jūsu sniegto, teiksim, mandātu, Eiropas parlamenta deputātu mandātu. Tad pusgads aizvadīts ir Eiropas parlamentā, pārstāvot Latvijas intereses, un es vēlos arī atskaitīties par to, kas ir paveikts šajā, manā skatījumā, īsajā periodā, bet ļoti trauksmīgajā laikā. Tā kā, pa punktiem. Esmu līdz parakstījis rezolūcijas par cilvēktiesību pārkāpumiem pasaulē, demokrātijas stiprināšanu, Eiropas Savienības drošību, sankcijām pret agresoriem, Krimas un Donbas okupāciju, situāciju Baltkrievijā, Venecuēlā, Irānā, Hongkongā, kā arī nepieciešamību stiprināt Eiropas Savienības ārpolitiku un reaģēt uz globālām krīzēm. Komitejās, kurās darbojos, esmu iesniedzis priekšlikumus komiteju delegāciju misiju organizēšanai. Ārlietu komiteja mudina apmeklēt Ukrainu un Moldovu, kā arī apmeklēt Latvijas ārējo robežu, lai iepazītos ar situāciju uz vietas. Esmu bijis Eiropas konservatīvo grupu sarunu vedējs par 3 kopīgām rezolūcijām. Uz šo sarunu pamatu tika izstrādātas un Eiropas parlamentā atbalstītas 2 rezolūcijas par Gruziju, pirms un pēc vēlēšanām, kā arī par Krievijas ēnu flotes iegrožošanu. Pēc manas personīgās iniciatīvas Eiropas konservatīvo grupu panāca, ka aizpagājušās Strasbūras plenārsesijas darba kārtībā tiek iekļauts debats par zemūdens Sahara infrastruktūras drošību, saistībā ar tobrīd nesen notikušajiem zemūdens kabeļu bojājumiem Baltijas jūrā. Kā redzam, šodien, pēc kārtējā, atļaušos teikt, uzbrukuma sabotāžas mūsu infrastruktūrai, šīs debats bija laicīgi un nepieciešama. Parlamenta iekšēnē arī notiek darbs skaļākais noteikti bija mēģinājums apturēt Eiropas komunistu tikšanos organizēšanu Eiropas parlamenta telpās. Cēla trauksmi Eiropas konservatīvo vēstulē Borelam par viņa vietnieka Enrikas Moras dalību Irānas prezidenta inaugurācijā. Esmu piedalījies Eiropas parlamenta debatēs par migrācijas pārvaldību, ārvalstu iejaukšanos un hibrīdu uzbrukumiem, makrofinanciālo palīdzību Ukrainai, vardarbības eskalāciju tuvajos austrumos, demokrātijas regresu Grūzijā, dezinformāciju un mediju daudzveidību, kā arī par Ungārijas nacionālās kartes schēmu un tās ietekmi uz Schengenas zonu. Kopumā aizvadīts pusgadu laikā 6 sesijas. Šo sesiju laikā esmu debatējis 20 reizes. Jautājums, vai tas ir daudz vai maz, spriediet jūs, jo tomēr tās iespējas. Es arī citos esmu video jums klāstījis, kā tas mehānisms Eiropas parlamentā darbojas. 20, es domāju, ir optimāls skaitlis. Galvenais jau ir ne tikai tas kvantitatīvais, bet arī kvalitatīvais. Ka no debatēm arī izriet kaut kāda rīcība, vai tas būtu Eiropas parlamenta vai Eiropas komisijas uzdevumā. Un tagad jau jāskatās ir, kā saka, ar soli 25. gadā, ko mēs grasamies paši paveikt ikdienā, sev apkārt, valstī, Eiropai kopumā. Un droši vien vienmēr jau šādās reizēs ir jānovēl, ko tad 25. gadā es jums novēlu. Pavisam vienkārši. Es novēlu jums, lai 25. gads ir labāks par aizējošo 24. gadu. Priekā!